Jaunais Volkswagen Tiguan nav šī gada modelis, taču Tiguan šogad aprit 20 gadi jubileja un par godu tam ir īpašais piedāvājums. Ļoti labā komplektācijā, labākā nekā tas, kas mums ir šobrīd testa braucienā. Kaut vai, piemēram, diski tam ir lielāki, 20 colus, šim ir 19, maksā 43 010 eiro. Nezinu, kāpēc desmitnieks ir klāt, bet ja jūs atsauksieties uz auto video, tad pirmajiem 5 es noteikti samaksāšu tos 10 eiro, ja viņus tomēr jums paprasīs. Jubilejas piedāvājumā ir iekļauts matrix gaismas, 20 colu diski un Let's Go atslēga. Nāc klāt, tais vaļā un brauc. Ekrāns 38 cm diagonālē, kā arī komplektācijā ir head-up displejs, kas ir no drošības viedokļa ļoti labs risinājums, jo tev ātrumu projicē uz priekšējā loga. Volkswagen Tiguans ir crossovers. Mēs redzam, ka automobīls ir diezgan augsts, un jā, Volkswagen Tiguans ir crossovers, un mums vienmēr latviešu valodā ir grūti atrast labu tulkojumu. Tāpēc mēs to saucam par pilsētas apvidus auto vai arī ģimenes apvidus auto. Katrā ziņā jāsaprot, kas ir apvidus. Nevajag jaukt apvidu ar bezceļiem. Šis ir pilsētas auto, un tas, ka tas ir apvidus, nozīmē to, ka klīrens ir nedaudz augstāks. Auto izmērs saka milimetros, bet man vieglāk ir saprast, un tāpēc arī jums saku metros. Auto garums 4 metri 53,9 cm, platums 1 metrs 85,9 cm, augstums 1 metrs 66 cm. Riteņu bāze 2 metri 67,6 cm. Īpašais piedāvājums Volkswagen Tiguan sākās no 34 000 eiro, bet mēs runāsim tagad par piedāvājumu, kas ir 43 010 eiro. Piedāvājumā iekļauti ir Airline komplektācija. Paskatīsimies, kas tad darās Tiguana aizmugurē. Elektronisks paceļams bagāžnieks, un mēs redzam, ka šeit ir 652 litru ietilpība. Ja mēs nolaižam krēslus, ko mēs varam darīt? Tad mēs iegūstam 1650 litrus. Varam uztaisīt arī taisno grīdu, bet tad ir jāpaceļ apakšējais paliknis. Nedaudz zaudējam ietilpību, taču iegūstam, kad ir tāds viegls slīpums. Man patīk šie te āķīši, jo te var ērti tiešām pakārt maisu vai pat somu, lai nemētājās pa salonu vai bagāžu nodalījumu. Vadītāja pusē ir arī mazs tāds mantu nodalījums, remkomplekts. Riepai 12 voltu rozete, pieslēgt to pašu kompresoru, ja gadījumā riepa nolaista. Bagāžu nodalījuma pārvalks ir viss vienā gabalā, tātad to nevar salocīt. Ja jums gadījumā jāved kaut kas lielāks, to labāk atstāt mājās. Gaismiņa aizmugurē ir, bet varēja būt spilgtāk. Un ejam iekšā skatīties salonu, cik tad tur daudz vietas. Durvis aizmugurē ir nostrādāts vienkārši, bet nav visur lētā plasmas. Kas ir lētā plasmas? Tā ir tā cietā, te sanāk augšdaļā un apakšdaļā. Bet te ir iestrādāts jau tāds auduma materiāls. Rokturī ir mīksts sintētiskais materiāls. Bērnu drošība durvīs, to var ar atslēgu pagriezt. Salons ļoti labi nostrādāts, izskatās eleganti, un tas ir šajā komplektācijā iekļauts. Aizmugurē ļoti daudz vietas, kā redzam, ļoti brīvi, un arī sāni īsti nav klāt. Vadītāja krēsla pozīcija neesmu mainījis, kad es tur sēdēju, un varam redzēt, ka ir gandrīz 10 cm vēl priekšā vietas. Tā kā aizmugurē pilnībā pietiek vietas diviem pieaugušiem cilvēkiem, ir gan vieta virs galvas, gan vieta no krēsla līdz ceļiem. Krēsla sānos arī ir neliels cietais nodalījums, ko ir viegli mazgāt. Vidējā konsolē ir klimata kontrole, bet nav USB-C lādētāja. No komforta līmeņa tomēr svarīgi ir atzīmēt, ka otrās rindas krēsli ir gan maināma atzveltne, gan pabīdāmi uz priekšu pie nepieciešamības. Te es atbīdīju uz maksimumu vienu krēslu aizmugurē. Varat redzēt, cik liela ir šī starpība. Garākos braucienos tas ir svarīgi. Vadītāja pusē durvis ir nostrādāts ļoti līdzīgi kā ir aizmugurē, es pat teiktu vienādi, izņemot šo te funkcionalitāti, kas, protams, mums ir saistīta ar elektroniski paceļamiem logiem, elektroniski regulējumiem sānu spoguļiem un galvenā podziņa, kas tiešām ir ērti, kad ir durvīs, attaisīt bagāžnieku. Priekšā ir mehāniski regulējami sēdekļi, bet, ja jūs redzat šādu regulāciju, paskatāties, tad zinat, ka šis krēsls ir aprīkots ar masāžu, un masāža nav tikai tāda mazā lieta, tā tiešām ir ļoti ērta lieta, ir 3 režīmi, kā arī blakus sēdētājam. Apstīsimies tagad tuvāk funkcionalitāti. Stūre, multistūre. Ir svarīgi, ka multistūra ir ar pogām, līdz ar to negadās netīšām uzspiest. Mēs redzam, ka šeit var gan adaptīvo kruīzi vadīt pa kreisi. Labajā pusē mēs varam stūras apsildi ieslēgt, adaptēt instrumentu paneli.
Kreisajā pusē vadības svira ar gaismu regulāciju. Labajā pusē ir automātiskās kārbas vadības svira, ļoti ērti. Jau vairākos modeļos vidējā konsolē ir šāds risinājums telefonu turētājiem, kas tiešām ir labs. Braucot divatā vai ja tev ir 2 telefoni, tos tu vari ērti atlikt. Plus mēģina tomēr nokomplektēt, ka šeit ir bezvadu lādētājs. Ko dažādos testos jums nestāsta, bet tā tas ir tagad šī paneļa, kur ir tā kā smuks tās gaismiņas. Blakus sēdētājiem nav viegli tur atlikt kājas. Pareizāk sakot, to nevar izdarīt. Var tikai šeit atsutēt. Tā taču mēs braucam arī tālajos braucienos. Saules aizsargos spogulīšu risinājums ir lēts. Augšā var turēt brilles, diezgan liela ietilpība un gaismas. Ar skārienu jūtību. Tā mums naktī izskatās priekšējais panelis. Te varētu pat varbūt no vienas puses šis, ka ir pa daudz gaismas, bet nē, viss ir diezgan harmoniski un labi. Protams, mēs varam krāsas adaptēt un mainīt. Uzliksim sev mīļākus toņus. Un, starp citu, arī šeit ir 2 zonu dalījums. To mēs aizem uz individuālo, vēl uz individuālo. Un paņemsim, teiksim, šis nav mans tons, bet, kur augšā ir tāds sarkanīgāks un apakšā zils. Naktī multistūras pogas ir izgaismots. Instrumentu panelī mēs varam adaptēt gan kreiso, gan labo pusi. Šeit, teiksim, izvēlēties kādu informāciju mēs vēlamies, ierobežots menu, vai arī noņemt vispār noskreiso labo sānu un atstāt tikai vidu, ko arī, starp citu, var adaptēt. Klimata kontrolē skārienu jūtīgās pogas naktī ir izgaismots. Navigācija interesanti šobrīd nav nopirkta, tā kā to jūs prasat, vai jums ir iekšā vai nav un cik ilgi, jo tas ir jaunais autoražotāja papildus ieņēmuma avots, proti digitālie pakalpojumi, kurus var abonēt. Taču saslēdzot telefonu ar Android auto, viss ļoti smuki strādā, vējs rāda. Sēdekļos gan ieskatāties, jo mums ir masāža. Un masāža ir īstenībā ļoti strādājoša. Tā nav tāda ķeksīti. Varat izvēlēties starp 3 režīmiem – viļņošanās, piesitieni un izstiepšana. Man patika viļņošanās, braukšanas režīma izvēle, eko, komforts, sports un individuāli. Sportā, ja gribās nedaudz aktīvāk, bet droši vien jau pārsvarā viss brauc ekonomiskajā, īpaši pie mūsu šīs dienas degvielas cenām. 257 km vidējais patēriņš bija 6,1 litrs, arī ilgtermiņā. Un kopš uzpildes 5,7. Palīgs sistēmas, daudz un dažādi drošības asistenti, bet tiem vajadzētu iziet cauri, lai pirmkārt tu zinātu, kādas ir iespējas, jo daudz brauc ar ļoti gudrām mašīnām, bet pat visu neizmanto. Savukārt ir dažas lietas, kas traucē. Jāpievērš uzmanību šis front assist avārijas bremzēšanas palīgs sistēma. Ir tā, ka ķīniešiem ir savādāk izpratni, tur viss tā ļoti jūtīgs ir. Un ko nozīmē jūtīgs? Kad tu pabrauc ārā, teiksim, tev brauc 3-4 metru attālumā velosipēdis, viņš uzmet pa mēmajiem, tā kā riktī pa mēmajiem. Šeit tā nav, taču šis front assist avārijas bremzēšanas palīgs sistēma, man tomēr nostrādāja vienreiz braucot iekšā sētā, kur bija kāds 40-50 cm sētas staps pa kreisi. Tā arī tā jūtam. Tāpēc šeit tad jāpadomā, to var atslēgt. Taču man ir bijuši reizi citai mašīnai, kad ļoti palīdz. Tā kā tas tāds neviennozīmīgs jautājums, bet tas ir front assist avārijas bremzēšanas palīgs sistēma. Aiziesim uz klimatu. Protams, šeit varam regulēt, ko un kā pūš, bet mazā niansīte, kas ir svarīga, ir stūras apsilde. Apskatīsimies, kas tad mums slēpjās zem motora pārsega. 1,5 litru benzīna dzinējs, 4 cilindri, 110 kW vai 150 zirgspēku motora jauda, 7 pakāpju automātiskā DSG kārba. Maksimālais ātrums ir ierobežots 210 km/h. Bet tagad pastāstīšu par pašu braukšanu, cik tad tas ir dinamisks un cik ātri ar to var sasniegt 100 km/h. 1,5 litri, sporta režīms, nedaudz smiltiņas, bet saules asfalts. Bija jau 9,3 sekundes un mēģinām tagad ir 9,26. Ar braukšanu, stūrēšanu, bremzēšanu viss ir kārtībā. Taču tas ir 1,5 litru benzīna dzinējs. Tas nav dinamisks auto, bet ģimenē pilnībā pietiekoši un jāsaprot, ka pie mūsdienu lielās motora jaudas un CO2 izmešu ierobežošanas parametriem tas ir saprotams kompromiss.
Volkswagen Tiguan izmērs ir tāds, es teiktu, vidējais apvidus auto izmērs plus. Proti, pagaidām vēl ir Touareg, kas ir vislielākais Volkswagen, taču, diemžēl, to ņems ārā no ražošanas. Ļoti ceru, ka atjaunos, jo man šis auto ļoti patika no Volkswagen sortimenta. Tad vēl ir Volkswagen Tyrons, kas agrāk bija Tiguans, varbūt atceraties Allspace. Tas bija 7-vietīgais Tiguan. Tagad to sauc par Volkswagen Tyron, un tas bija pagājušajā gadā dižpārdoklis, tieši spraudņu hibrīda versijā. Un tad nāk Tiguans ar savu izmēru. Līdz ar to, ja jums ir ģimene ar bērniem, un jums tiešām vajag arī bagāžu nodalījumu, tad te tas ir liels. Atpakaļ skatu kameru apskatīsimies dienas laikā. Varam redzēt, tās mājas arī ir tālu, bet izplūduši sētri, kur ir tuvāk, arī izplūdusi. Redzēt var, bet gribētu to sasākt izšķirtspēju. Brauksim atpakaļ gaitā, apstīsimies, kā strādā naktī. Labi, šeit ir ļoti labi apgaismota stāvvieta, tāpēc arī ir salīdzinoši laba kvalitāte. Es pat teiktu, ka labāk nekā dienā izskatās. Te mēs varam redzēt, kā strādā Tiguan automātiskās gaismas. Taču īpašajā piedāvājumā ir iekļautās matriks gaismas. Matriks gaismas atšķirībā no šeit redzamajām nevis izslēdzās, bet tās, ja tā var teikt, izslēdz pretīm braucošo mašīnu, vienalga, kurā virzienā tā brauc, lai mēs neapžilbinātu pretīm braucošo automobīļu vadītāju. Taču tajā pašā laikā sāni vai pretējā plūsma vai tava plūsma paliek ļoti labi izgaismota. Galvenie plusi un mīnus. Pats galvenais pluss ir auto komplektācija. Ļoti labi nokomplektēts. Volkswagen Tiguan Airlinā. 20 colu diski, ļoti labs instrumentu panelis. Salonā ir tiešām daudz vietas un arī bagāžas nodalījumā. Tas viss par 43 010 eiro. Salīdzināt, kas cits ir pieejams tirgū, izbraucat un tad pieņemat savu lēmumu. Šis katrā ziņā ir piedāvājums, kuru ir vērts apsvērt. 1,5 litru dzinējs nav tas dinamiskākais, bet no 0 līdz 100 man izdevās nedaudz zem 9 sekundēm. Taču degvielas patēriņš man arī ir 5,7 līdz 6,2 litri, kas ir ļoti labs rādītājs. No mīnusiem var atzīmēt piekare, gribētos klusāku un atpakaļ skatu kameru. Motors rūc, un tas bija Volkswagen Tiguan tests no iauto.lv. Ja interesē citi jaunie modeļi un grib salīdzināt kompaktos crossoverus vai pilsētas apvidus auto savstarpēji, paskaties, tikko nopublicējam arī Audi Q3 un Volkswagen T-Roc. Portāls iauto.lv piedāvā